visi cilvēki, kuri ir saistīti gan ar kravas mašīnām, gan ar smago tehniku, gan ar motocikliem, viņi zina, cik slikti, kad kaut kāda kontaktlīgzdā tiek ūdens. Tad ir problematiski, lai tur nebūtu kaut kāda izsavienojuma, un tā ir tāda problēma vieta. Bet to problēmu var diezgan vienkārši atrisināt. Kādi ir tie veidi? Jā, veidi ir dažādi. Mums ir risinājums gan situācijām, kad tā problēma jau ir sākusies, respektīvi iepriekš nav veikts nekādas darbības un elektrosavienojums ir pazudis, gan arī ir līdzekļi un iespējas nenonākt šādā situācijā. Bet, kad pazudis, tur kaut kas oksidējās, tur ir tas zaļais tāds, un to var kaut kā izrast. Ar to mēs ļoti ātri tiekam galā. Ok, kādi tad ir tie produkti sākumā? Piemēram, man ir jauna kontaktlīgsta, un es negribu, lai tur būtu problēma. Lai tur ūdens netiktu, bet ja tiktu, lai tur tas ūdens neizraisītu neko sliktu. Ko man darīt? Ir līdzeklis kontaktu oksidēšanās novēršanai. Tātad šo lieto uz jauniem kontaktiem. Tad, kad tev ir jauns savienojums, uzpūt šeit virsū, pagaidi, lai viņš kārtīgi izgaro, un viss, un lieto savienojumu. Esi droši, ka nākotnē nekas tur, nekāda rūsa, nekāda oksidācija tur neradīsies. Tad tas ir līdzeklis jaunam kontaktam? Tas ir jaunam, tā kā profilaksei? Jā, ja tu šo jaunam uzpūtīsi, tev pārējie nebūs vajadzīgi. Krista, parādi, kā pareizi tur uzpūst? Viss ķīmijas sākumā ir kārtīgi jāsakrata. Šeit ir arī salmiņš. Tas būs vajadzīgs tad, ja ir jātiek kaut kā tālākās un grūtāk pieejamās vietās iekšā, bet šeit mums viss ir ļoti ērti. Vienkārši atveram vaļā un uzpūšam virsū. Un viss. Tagad būtu jāļauj kaut kādu laiku, lai viņš tur izgaro. Ar jauno kontaktu viss ir ļoti vienkārši. Bet ja man ir vecais traktors vai veca piekāba, tikko nopirku, gribu savienot, bet man ir bailes, ja tur tas kontakts ir ļoti sliktas stāvokļa. Ko darīt? Tas nav nemaz sarežģītāk kā ar jaunu kontaktu. Tad ņemam vienkārši to kontaktu un notīrīsim no sākuma no tās rūsas, kas tur varbūt jau ir sākusi rasties, un pēc tam uzpūšam virsū aerosolu, lai pasargātu pret mitrumu. Tad vajag divus līdzekļus. Viens līdzeklis, tas ir tīrīšanas līdzeklis un aizsarga līdzeklis. Sakratam. Šeit ir jāpagaida kāds 15 minūtes, lai pilnībā izgaro. Ja gluži tik daudz laika nav, tad var paņemt tipu tīrītāju un izpūst ārā. Jo šis ir tīrīšanas līdzeklis, mums nav vajadzīgs, lai viņš tur paliek. Bet noteikti iesaku izmantot kontaktu aerosolu, lai nodrošinātos, ka nākotnē tā rūsa tur nerodās. Bet sākumā mēs iepūtam, pagaidam 15 minūtes. Tas būs visdrošāk. Un tikai tādu šo? Jā. Mēs tikko iepūtam iekšā kontaktu aerosolu. Un tā aerosola galvenā funkcija ir pasargāt pret mitrumu iedarbību, attiecīgi nodrošināt, lai kontakti arī neapsilbē nākotnē. Un tagad mēs parādīsim eksperimentu praksē. Kā izskatās, kā nodrošina tā, lai netiktu ūdens? Tieši tā. Eksperimenta būtība ir tāda. Mums ir divi kontakti – sarkanais un zilais. Mēs pieliksim spuldzīti, apstrādājot kontaktus ar kontaktu aerosolu. Un tad mēs ieliksim visu šo ūdenī. Ja būs izsavienojums, tad mums izsitīs drošinātāju. Bet, ja līdzeklis nostrādās, tad nekāds izsavienojums nebūs un spuldzīti turpinās degt.
kā jūs redzat, nekāds ūdens vispār nav kaitīgs tam kontaktam, tam savienojumam. Tāpēc mierīgi var strādāt lietu, sniegā un ar kontaktu viss būs labi. Jā, izmantojot kontaktu aerosolu, būsiet pasargāts pret kaut kādiem neplānotiem īssavienojumiem un, atsakot, nodrošināsiet to, ka tur, kur ir vajadzīga elektrība, tā elektrība arī būs. Piemēram, vasarā īpaši motocikliem. Ja? Tātad motocikls ir diezgan nepasargāts pret mitrumu, ir daudz vaļēji kontakti. Tos visus kontaktus, kas ir no akumulātora līdz spuldzītē, līdz kaut kādai elektroierīcei, pilnīgi visu var nopūst ar šo aerosolu un būsiet droši, kad izbraucot caur lielām peļķiem vai sevišķi ar enduro motocikliem, pa purviem braucot, viss būs kārtībā. Bet ir otrādākas situācijas, kad mums nevajag, lai elektrība ietu. Tāpēc ir kontaktu aizsarglāka. Šo mēs lietojam vietās, kur nedrīkst būt elektrosavienojums. Ja, kaut kādas vietas, kur ir smalki vadiņi tuvu viens otram vai teiksim, automašīnas korpusam, tad mēs uz tiem uzpūšam. Un nekādā gadījumā tur nebūs savienojums, pat ja ūdens tecēs virsū. Tad tas tā laka strādā kā tāds dielektricis. Jā, tas ir principā tāda maza plāna izolācija. Piebildīšu gan, šīs visas ķīmijas ir paredzētas strāvai līdz 24 voltiem. Ja? Tātad to, kas ir mājās rozetē, tur nepalīdzēs. Uz plaukta kopā ar visiem šiem līdzekļiem bija arī tāds silikona smervielas aerosols. Ko tas dod? Jā, labs atradums. Tas ļoti līdzīgs aizsarglākai, bet aizsarglāka, pats vārds laka pats par sevi nozīmē, ka tas jau būs tāds cietāks. Ja? Lai gan šī saglabā savu elastību, bet tomēr tā nebūs tik stingra, kā ir šeit arī bildītē uzzīmēts virsū. Ja? Tātad tie savienojumi, kas ir automašīnas durvīs, kas visu laiku, un ir zināms, ka visu laiku ir pakļaut kaut kādai vibrācijai un kustībai, tur labāk būs apstrādāt ar šo te silikona smērvielu aerosolu. Tad tas ir nevis pašam kontaktam, pašam metālam, bet tai daļai, kur ir vadi. Jā, šis jau, ja ir aizdomas, ka tev pazūd kaut kur elektrība, ja, tad tos būtu tās iespējams sabojātās izolācijas virsū, un viss un tādā vietā tā elektrība tiek izslēgta ārā. Ja, un šis saglabā to savu konsistenci kā tāda smērviela, kā eļļa, un vai tur tecēs ūdens virsū, vai pakļaus kaut kādām vibrācijām, tad tas nekā neietekmēs šīs te kontaktu darbību. Skaidrs, tad šo es arī pirkšu. Šis līdzeklis ir aerosols, bet ir arī kā smerviela, kā krēms. Jā, pieejams arī šādā versijā. Kurš šis ir ļoti noderīgs. Reizēm man arī gribās redzēt, kā kaut kas ir uzlikts virsū. Tā kā vizuāli, jo ja šita uzpūst, tad tur tāda spīdīga tā virsma būtu, bet tā šausmīgi tu neredzēsi. Ja? Bet, ja es gribu redzēt, ņem šo te kārtīgi uzlieku virsū un visu un lieku kontaktu. Es redzu, ka smērviela tur ir un šis kontakts ir pasargāts pret mitrumu. Jūs noteikti pamaniet, ka, kad mēs pūšam visus tos aerosolus, mēs izmantojam tādus paklaiņus. Kas tas par paklaiņiem? Lai saglabātu tīru galdu vai tīru apkārtni, tas ir tāds speciāls paklājiņš. Šis uzsūc tikai eļļu. Visi aerosoli, ko es te pūšu, paliek šeit iekšā un viss. Un pat, ja es gribētu no peļķes izsmelt ārā tikai eļļu, es ielieku šo te drānu, viņš uzsūks tikai eļļu. Tagad atkal būs eksperiments. Glāzē ir gan eļļa, gan ūdens. Īpašs kokteils. Dabūsim eļļu ārā, ūdeni atstāsim glāzē. Redzat, kāds brīnums. Visa eļļa palika uz tas drānas. Un šeit ir tikai ūdens, tīrs ūdens. Gluži dzert nevar, bet tīrs. Ja mēs vēl vairākas reizes izdarītu, gan jau ka varētu arī dzert, bet šādi eļļas absorbenti mums ir pieejami. Kad jāveic kaut kādu remontu un ziniet, ka tur eļļa tecēs ārā, palieciet šos te apakšā un ziniet, kad vieta būs ļoti viegli sakopt, pat tad, ja tur apakšā ir ūdens.
Ja jums ir traktors, vai piekābe, vai kvadrcikls, vai ja jums ir laiva, atcerieties, ka kontaktam jābūt labi aizsargātam. Un tam mums ir vairāki līdzekļi. Jā, lai vai kāda situācija ir, vai jums ir pavisam jauns kontakts, vai vecs, sabojāts kontakts, nāciet uz mūsu veikalu, palīdzēsim vai iegādāties jaunu kontaktu, vai to saremontēt ar kādu no mūsu ķīmijas līdzekļiem.